jaunava un tavs decembra mēnesis. Priekšplānā būs enerģijas, kas aicinās pievērsties ģimenei, zemapziņai, mājai, dzimtai, visam, kas ir tuvu tev līdzās. Un tātad doma būs par to, ko mainīt, kā veidot, kā sakārtot. Noteikti tev ir visas iespējas, sekojot šai enerģijas plūsmai, ienest mājās vairāk prieka, siltuma, omulības, jo māja šajā laikā būs centrālā vieta arī attiecībām, tādām dvēseliskām sarunām ar tuviniekiem, ģimenes ballītes labi rīkot, emocijas arī var iznākt priekšplānā, un kaut kāda impulsīva rīcība, kas jaunavām nav nemaz tik raksturīga, var šajā mēnesī izpausties šādi vēl šī enerģija. Noteikti vari pārskatīt attiecības, to cilvēku loku, kas tev der, kas der mazāk, ko tu gribētu mainīt, kas der tavā dzīves scenārijā un kas nē. Nostalģija pēc kaut kā sēna šeit arī var uzpeldēt, un tāpēc vēlreiz atgādināšu, ka tu vari kārtot attiecības, nolīdzināt asums. Un, ja tu iesi ar tādu prieku, veidojot šīs attiecības ar tuviniekiem, jo patīkamāki būs svētki, un zvaigznes pat iesaka tev pašam sarīkot svētkus saviem tuviniekiem. Arī tie, kas ir vientuļi un vieni paši, arī viņiem šeit šī enerģija ir tik spēcīga, tik mājīga, tik ģimeniska, ka arī viņiem šajā laikā ir iespēja satikt sev tuvu cilvēku. Tamdēļ pieņem visus ielūgumus, aicinājumus, nesēdi mājās, dodies viesoties un esi tādā priecīgā garstāvoklī, kas piesaista cilvēkus. Un tev ir vislielākās iespējas satikt sev tuvu cilvēku. Arī bērni, ja jums tādi ir, tie jums arī var sagādāt prieku. Tāpat jūs varat sagādāt saviem bērniem prieku. Tāpat arī iepirkšanās šeit var būt prieku raisoša. Noteikti pēdējo dekādi, pēdējās 10 mēnešu dienas ieplāno atpūtai un izklaidei. Un esi tādā svētku noskaņojumā, jo enerģija tiešām ir jauka. Un 15. datumā mums ir pilnmēnesis. Šeit daži vēl domās par darbu, un tas ir arī labi, jo šeit vēl tāda īsta darbīga enerģija. Un arī izdari tā, ka tu nobeidz vecos darbus un sakārto savu darba vietu. Tas arī radīs ieliks ar patīkamu enerģijas impulsu, lai jauno gadu sāktu veiksmīgi ar jauniem darbiem, jo principā gada noslēgums ir ar ļoti patīkamu enerģiju. 30. datumā mums ir ļoti patīkama enerģija, kaut kas patīkams ģimenei atkal, ģimenes horoskops, visi decembris jaunavā, un personīgajā dzīvē kaut kas patīkams. Iespēja sākt jaunu posmu, tad pacelt attiecības jaunā posmā, jaunā statusā, ielaist iekšā tādu pozitīvu jaunu enerģijas pieplūdums, sākas jauns, laimīgs posms jaunava dzīvē. Lai viss veiksmīgi! Atā! Visu labu!